Sveicināti! Es gribētu jums parādīt savus vizuļus, kas sāk lietas atkal vizuļot manā mājā. Tas ir mans invalīda krēsls. Es vienkārši filmēju un parādīšu jums visas lietas, kas vizuļo. Tas ir invalīda krēsls. Es jau biju rādījis iepriekš. Bet, tagad ir kaut kas tāds interesants, atkal jauns, pastiprināti. Nekas neiet mazumā, tieši vairumā. Tas ir atzvalkņu krēsls, invalīda krēsls. Jūs man neņemiet tik daudz nopietni, es raustu valodu. Es esmu mazliet šokēts no tā visu, kas te notiek. Redziet, tas ir invalīda krēsls. Visa virsma vizuļo viņas. Liekas, kad visi pārklāts ar kaut kādu tādu spīdīgu kaut ko. Jā. Šis ir mans vecais mūzikas centrs, redziet. Šī ir tumba arī. Tumba, kas vizuļo. Skatījos citiem mājās, tā nav. Es speciāli pārbaudu, es domāju, varbūt, ka visiem tā ir. Te es skatos, pirmo reizi es novēroju, ka šitā mūzikas centra tāda metāliska krāsa, plastmasa virsma gaiša. Viņi sāka vizuļot. Agrāk tā nebija. Un interesanti tas, ka šeit stāv tie zelta putekļi uz šī mūzikas centra, ko es esmu sakrājis. Un viss, ar ko saskarās zelta putekļi, sāk šādā veidā vizuļot. Redziet? Kā spīd. Tā metāliskā virsma vizuļo. Tā nebija agrāk. Tas ir jauns. Šis te ir jauns. Jā, iesim tālāk. Iesim pie man datora. Te krēsls, to jau es esmu rādījis atzvalkni, jā, un šis ir mans krēsls. Redzieties. Jā. Te ir eļains tas, tie roki tur jau, te vien brīdi ar eļa parādījās. Tas nav nodilis, tas ir ar eļu pārklājās, vai virsmu. Interesanti. Dīvaini, vai ne? Dīvainas lietas notiek. Jā, tagad iesim pie datora. Te arī vizuļo.
Tā. Aiziet. Tik daudz jau tie vizuļu nebija kādreiz. Bija jau, es esmu filmējis, bet nejauši tik. Aiziet. Es speciāli skatījos citiem mājās, kā ir. Katrā ziņā šādi nav. Nekādu tādu vizuļošanu es neesmu novērojis. Sākumā es domāju, varbūt, ka tā jābūt. Bet laikam jau, ka nav. Tā veikalā nepārdodās ar šitā te. Jā. Interesanti. Jā. Nu jā. Interesanti, ka tās lietas ar to spīdēšanu neiet mazumā, bet vairumā. Vai ne? Labi. Tas bija jaunākais. Paldies. Svētību visiem. Amen.